Īsta teātra mērķis nav izpriecas. Tas nav nedz publikas priecinātājs, nedz tiešā nozīmē tās audzinātājs, moralizētājs. Teātris nesludina neko nedz abstrakti teorētisku, nedz konkrēti praktisku. Tas ir cilvēka dzīve viņpus sevis, dzīvā cilvēka viņpussaule, viņa debesis, elle un šķīstītava. Teātris parāda laimi, bojāju un glābšanās veidu. Joss Miltinis, monologi. Šodien viesosimies Jūrmalas teātrī, kurš aktīvi gatavojas savai 36. sezonai, kuru jau 5. oktobrī uzsāks ar Vizmas Belševicas pasaku bērniem, patiesas stāsts par Čingo babu, lielo gliemezi un jūras karaļa bēdām. Grapejs! Vai tā tu steidzies mūsu bēdās? Slikais gliemju mašala! Ak, valdniek, man tik viena pēda, un tai pašai varžas. Par tādām lietām palikt var. Bez pēdas. Un bez galvasara. Par to, kas jauns šajā sezonā Jūrmalas teātrī, teātra mākslinieckais vadītājs Aigars Balulis. Šajā sezonā mēs skatītājiem, kā vienmēr, svētdienās 16. piedāvāsim savas repertuāra izrādes, kas teātrim ir 9, un, protams, arī sācies darbs pie jaunajām izrādēm. Kā pirmo skatītāju ieraudzīs Otfrīda Preislera Laupītāju Hotenplocu. Nesen ir iznākusi arī grāmata, jācer, ka mazie skatītāji jau ir izlasījuši šo grāmatu, un viņi varēs arī izsekot šī laupītāja piedzīvojumiem Jūrmalas teātra izrādē. Nākamais gads ir Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejas gads. Līdz šim Jūrmalas teātris jau ir iestudējis vairākus Aspazijas darbus – Ragana, Pūces spieģelis, Sidrabs Čidrauts un stāstu par dzejnieku Jānu Ziemeļnieku Nakts steigulis. Pāvestu bija! Jā, pāvestu! Cik laimīgs ir tas cilvēks, kas pāvestu redzējis. Jā. Kāda tā tiki? Es gāju skūpstīt viņa svēto kurpi un izdziedēt viņa kašķainos suni. Taisni vaigais ne tik viņa redzējis, bet es dzirdēju, kā viņš sēdēja pie pusdienas galda un lamājās. Porka madonna, jo kāds bija no čips viņam tikko izcept pāvu. Pilns ar debešķīgi pasakainos. Tu svētlaimīgais cilvēks, ļauj, lai es tās lūpas skūpstu, kuras svētā kurpi. Par likums nosaka tam, kurš skūpstīs pāvis svēto kurpi, nemušoties 2 gadus nevienu sievieti, viss! Mūža gaisma tam tik mirdz, kam no dzīves šķirta sirds. Dievu ugunī tam kvēlot, dzīvi nedzīvot, bet tēlot. Mūža gaisma tam tik mirdz, kam no dzīves šķirta sirds. Dievu ugunīs tam kvēlot, dzīvi nedzīvot, bet tēlot. Koņi laidās, eja dzīti pēc mūžības takts. Koki tiecās pret tāli kā gaidās, pāri ūdeņiem Šajā jubilejas gadā, protams, mēs nevarējām paiet garam šim notikumam, un kopā ar Leodi Stumbri tapa oriģināla darbs Aspazija vakara laivā.
Un režisors Imants Jaunzems jau ir sācis darbu pie šī iestudējuma, kas būs kā velte Aspazijai viņas jubilejā. Leldes Stumbras darbi Jūrmālas teātrim nebūtu nav sveši. Viens no jaunākajiem iestudējumiem Jūrmālas teātrī pieaugušajiem ir spalvains latviešu trilleris Spalvas Imanta Jaunzema režijā. Izrāde šogad Latvijas amatieru teātru skatē Dailes teātrī ieguva titulu Labākā gada kamerizrāde. Tā ir Elīna! Taisn brīnums, ka es uzskrēju viņiem visu! Autobus nenāca, un es nolēmu doties caur meža kājām. Pēkšņi dzirdam kāds kliedz un draud. Tas ir gluži kā Dieva pirksts. Nabadzīgi piekrit uz bedrē. Liekas, ka sasniegt uz kāju. Kur viņu noguldīt? To jau pietiek! Jūrmālas teātrī darbojas arī jauniešu teātris. Par to, kas viņiem jauns šajā sezonā, sīkāk režisors Imants Jaunzems. Jūrmālas jauniešu teātris uzsāks šogad savu 3. sezonu. 2. sezonu pabeidzām ar izrādi Margarita Pereveņecka Civilķēde, kuru parādījām 2 reizes un ceram šogad atkal to sniegt skatītājiem. Izrāde gan ir negara savā formā, bet cerams, ka atradīs savu skatītāju arī šī te īsā nelielā formīte. Runājot par jauniestudējumiem, ir uzsākts darbs pie studijas izrādes Flannery O'Connore Kropļi ieies pirmie. Tas būs eksperimentāls darbs jau esošajiem Jūrmālas teātra jauniešiem, kurā mēs strādājam aktieru meistarības elementu jomā, varbūt arī apgūstot jaunu netradicionālu spēles telpu. Ja runājam par jauniestudējumiem jaunajiem jauniešu teātra dalībniekiem, tad plānā ir latviešu tautas pasaku kompozīcija, kura būs adresēta vismazākajiem jūrmalniekiem. Tajā plātes centrā ir pozitīvais un negatīvais bloks, kurā atrodas augstākās formas nekādais gēns, ja tā sauktais entelopogēns, vienkāršiem vārdiem sakot, dzīvības spējas enerģija. Mikrobioma pamatais sarežģīts pātrināt ontoģenēzes ceļā iegūts 2 gēnu banku konstrukcijas no saprātās eglētas un cilvēku DNS sintētiskā sulas, tad teikt iedzināties. Ak, tu dreka, tu braukāt ārpus slimnīcas teritorijas. Tad tāpēc nevarēju tevi atrast. Jā, man te patīk. Ej uz savu palātu, cik var, nu? Es jau 2 dienas dzīvoju uz slimnīcas. Bet, kad eju uz to palātu, tevis nekad nav. Savukārt Jūrmālas Leļu teātra studija savu 8. sezonu sāks 26. oktobrī ar izrādi Ojārs Vācietis Sasiesim astes. Par visu sīkāk Leļu teātra mākslinieckā vadītāja Inguna Radziņa. Te es esmu kopā ar Jūrmālas Leļu teātra studijas māksliniekiem. Pele, Jāņtārpiņš, Cūciņa, Lonija, Vārna. Ļoti daudz citi, kur vēl šodien kopā ar mums nav ieradušies. Tā tas nevar turpināties. Kopš viņš mūž te savu radu, vairs nav miera. Visi mūsu noslēpumainie ir devušies uz ziemeļiem. Es esmu saaugstējusies. Kādam ir jāpasaka murmulim, lai viņš iet prom. Bet viņš ir pārliecināts, ka mēs viņu mīlam. Tad mums viņš ir jāizmāna prom. Pasaki, ka pakalni vientuļojās kalnos ir daudz lielāk un stāvāk nekā šeit. Leļu teātrī ir jau izveidotas 7 izrādes, kuras priecē pašus mazākos Jūrmalas un Pierīgas iedzīvotājus.
jaunākā izrāde Leļu teātrim ir Ojāra Vācieša dzejas izrāde, kurā Pēles rotaļājas ar lellēm un iepazīstina bērnus ar Ojāra Vācieša dzeju bērniem. Tās gan šodien atpūšās, tāpēc, ka viņas visas ir saliktas drošā vietā, droši noslēptas maisos. Jo viss sāks ar to, ka Pēles, klīstot pa tumšu drūmu mežu, atrod noslēpumainus ratus, uz kuriem ir vēl noslēpumaināki maisi. Un tāpēc arī tās lēles šodien visas ir paslēpušās savos maisos, lai varētu saglabāt šo noslēpumainību. Bet, ja jūs atnāksiet uz Jūrmales teātri, tad es domāju, ka izrādē Sasiesim astes, jūs varēsiet iepazīties arī ar tiem Jūrmales Leļu teātra aktieriem. Dzirdi, kas tas ir par troksni? Tas nav nekāds troksnis, tur gaudoja vilki, vilki! Lāpsim savu ādu! Nē, bet kaķēns, bet mums taču jāmeklē kaķēns. Pareizi, mums taču jāmeklē kaķēns. Kaķēn! Jūrmales teātra kolektīvos kopā darbojas vairāk kā 40 dalībnieku, un repertuārā ir 16 izrādes. Izrādēm ir dekorācijas, kostīmi un rekvizīti. Jājautā, kur tas viss tiek glabāts? Jaunā sezona sola arī ļoti būtiskas pārmaiņas teātra dzīvē. Mūsu tagadējie kaimiņi, Jūrmales mākslas skola, jau drīzumā pārcelsies uz savām jaunajām telpām Dubultos, un mēs ļoti ceram, ka teātrim būs šī lieliskā iespēja pārņemt arī pārējo ēkas daļu un attīstīties, jo mūsu plānos ir noteikti kamerzāle. Jūrmales teātras sastāvā ir arī Jūrmales jauniešu teātris, Jūrmales Leļu teātra studija, un mēs ceram, ka nākotnē tas būs arī Jūrmales bērnu teātris, un tādējādi mēs būsim īstenojuši savu sapni, radīt Bulduros tādu teātra namu, kurā darbojās 4 dažādu žanru, vecumu un atšķirības kolektīvi. Tāds savā 36. sezonā izskatīsies Jūrmales teātris, bet tev ir iespēja uzzināt ko vairāk, ieskatoties teātra mājaslapā jūrmalesteātris.lv vai arī ik svētdienu 16:00 apmeklēt kādu no izrādēm. Uz tikšanos Jūrmales teātrī!